Čau! Šodien atkal HHL 9. sezona, 8. diena. Un tu pastāstīšu par spēlēm, un tad varam sākt. Abārovska Samura piekāpās Maskavas reģiona Viķaz vienībai, un Viķaz izcīnīja 3 punktus, un pakāpās gan jau par kādu vietu augstāk. Un Magnitogorskas Metal piekāpās Ņeķiņburgas automobīlis vienībai, un automobīlis vienība izcīnīja 3 punktus. Slavijas Lokomotīva piekāpās Maskavas Dinamo ar 2-3, un maskavieši izcīnīja 3 punktus. Un pēcspēles metienu sērija Zagrebas Medvešķaka izcīnīja uzvaru pār hokeja klubu Soči. Un pārsteigta spēle bija šī, ka Bratislavas Slovan uzvarēja Nižnij Novgorodas Torpedo ar 7-4. Tas bija ļoti negadīts rezultāts, jo kur tāds Torpedo var zaudēt tādai komandai kā Bratislavas Slovan vienībai. Un tad paskatīsimies, kāda situācija ir pēc šīs 8. dienas. Tad skatāmies. Medvešķaka 1. vietā, tad Maskavas Dinamo, hokeja klubs Soči, CSKA, Torpedo, Lokomotīva, Viķaz, Sportak, Slovan, Jokerits, Severstaļ, Dinamo Rīga, Avangards, automobīlis Avangards, Lada, Sibīra Traktor, Admiral, Akbars, Magnitogorskas Metalurg, Jugra, Nivznieckas Metalurg, Ufa Salvatjula, Neftichimika, Mur, Baris un kaut kāda komanda no Ķīnas. Pagaidām šajā video tas ir viss. Gaidiet nākamos video. Atbalstiet Rīgas Dinamo un skatieties viņu spēles. Atā!